Sveiki vēlreiz! Tagad višķiņi pastāstīšu jums par metodu feeders barībām, ar ko parasti es strādāju, ko lieku sēsmas. Tātad sāksim ar barībām. Man ir 3 tipi. Tas ir standarta fishmeals ar oranžu šokolādes piegaršu, tā saucamā zivju milti, aromatizēta ar apelsīnu un šokolādi. Šeit ir peletes 2 mm. Jā, viņi ir tādi kā ar pievienot viņam garšu ir vairāk tā kā tuncis vai krivs, kaut kas tam līdzīgs. Un šitie arī ir, tie ir 3 mm peletes, kuram arī saldana tāda piegarša, ja zivīga. Tas ir pamatā to, ko es izmantoju parasti, kas man strādā. Ir vēl zaļais betaīns, bet šoreiz es viņu nelieku, tā kā, jo labi ķerās ar šām barībām. Bišķiņu fishmeals šodien nevisai labi strādā, bet arī ir noķerta viena zivtiņa, un uz doto brīdi pats labākais ir peletes 8 mm. Tie ir krila peletes. Nu, priekš augstā ūdeņa dīķos vienmēr labi strādā. Pirmā kartiņa, metodas feederi, mūsu lūpiņā. Nākamais jaunums, kas ir ļoti noderīgs makšķerēšanā un tiem, kam ir daudz visādi loriņu, StarkX feeder sistēma. Tas ir dubultā kaste priekš feeder lietām. Es viņu izmantoju priekš metodu feeder, jo metodu feederē diezgan tās lietas ir dažādas, vajag salikt dažādās vietās. Un tad pirmais nodalījums, kur viņam ir šāds. Es viņu izmantoju vairāk sistēmām, barotavām. Ļoti ietilpīgs, dažādas konfigurācijas var veidot, un tas diezgan ļoti parocīga manta sanāk. Otrs nodalījums ir augšā, tepat, kurš arī ļoti parocīgs. Šeit arī visādi loriņi, ko var salikt, kas nav smagi, bet kas ir par rokai vienmēr. Nu, šāda kastīte, es domāju, noderēs jebkuram katram makšķerniekam, kas nodarbojas gan ar feederi, gan ar metodu feederi, arī dažādi labam, kas ar karpām nodarbojās, un var izmantot arī kādam citam makšķerniekam, pludiniekam vai tam pašam spinningotājam, jo kastes ļoti parocīgas, ļoti kvalitīvi taisītas un viegli izmantojas. Šitā jau ir krietni smukāka ziltiņa. Nu ko, jauns nitro metodu feeder kāds nostrādājis kodams. Super. Tātad, uz ko es šodien ķeru? Visvairāk zivs ir noķerts ar šīm peletēm.
Tās ir 8 mm peletes ar krilu garšu. Tad bija cope man ar dambeli. Nu, tas ir avene. Mēģināts ir uz ananāsa negribēja. Un viena cope bija ar dambeli, ananās un halibuta. Ja, nu, tomēr zivīgākām garšām vairāk tā kā vēlās. Tātad ar šo arī mēģinu viņus ķert. Un kā es jau rādīju jums iepriekš reku, kā tas izskatās, piemēram, ja jums ir kaut kādi instrumenti, piemēram, man adatiņa vajadzīgs, ķērīts, ja, viss smuki ieliekās, savās vietās stāv, nekur nekas jums neizlido, ja vajag jums noņemt, viņš kā klipsiņš nospiežās, tad atkal attaist vaļā, un reku viņš smuki stāv. Jā, ideāla lieta, ir dažādas konfigurācija, ir lielāki, ir mazāki. Visu šos brīnumus jūs varat nopirkt veikalā Zebra Master, plauktiņā ar esmām, barībām, nu, un arī īpaši gardas mantas no Nitro jūs atradīsiet atsevišķā plauktiņā, turpat blakus. Tā kā lūdzu uz veikalu Zebra Master, un jums būs arī laime.